Sāku braukt 5 gadu vecumā. Sāku braukt tāpēc, ka man tētis brauca. Sāku ar 50 kubikcentimetru mocīti. Jā, tā arī turpinājās. Šodien mēs atrodamies Beļģijā, Linerokas trasē. Šī trasa ir speciāli celta priekš šī posma. Interesanta trasa, daudz lecieni, maz līkumu. Qui dit études, dit travail, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la mer, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Pirmajās apļas kvalifikācijas bija 15. vietā, un pa apļiem pēdējā aplī es jau turējos 15. Un bija tomēr ātrāki braucēji, kas mani apzina, un atkritu uz 19. vietu, un tā arī pabeidzu kvalifikāciju. Un atsāc cīnīties cerību braucienā. Cerību braucienā startu izcēlu, gāju pa priekšu, otrajā aplī sakļūdījos, un pagāju Ukrainis garām Dimitrijs Černovs. Tad es cīnījos ar čehu braucēju Pēteru Poloku, un tad viņš mani apzina, un jā. Un tad es mierīgi braucu un finišēju 3. un tiku tālāk uz rītdienas finālu. Esmu ļoti apmierināts, esmu ticis finālā, un tagad jāgatavojas rītdienai, galvenajai starta dienai. Es jau redzēs, kā veiksies. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, quand y'en a encore. Laisse là-ci couler les problèmes bien à mí. Sestdienas diena ir noslēgusies diezgan veiksmīgi maniem braucējiem, kur ir Kristians Freimanis un Rainers Žuks. Par Raineram mazliet grūtāk gāja kvalifikācijā, jo bija ļoti pilna trasa ar sportistiem un bija mazliet satraucies, bet viņš cīnījās ļoti labi un pietrūka nedaudz, lai tiktu no kvalifikācijas, bet pēc trases apskates sagatavojās braucienam Laščans un izcēla startu, kas bija viņa uzdevums galvenais. Un turpmāko braucienu brauca ļoti pārliecinoši un izcīnīja 3. vietu, kas garantē viņam vietu finālā. Un tagad dodamies paskatīties trasi, lai rītdien zināmas būtu trajektorijas un visas tās lietiņas, kas nepieciešamas rītdienai. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. Maniem pilotiem veicās kopsumā plus mīnus ok. Sāksim ar Raineru, ka Raineram bija slikta starta vieta, bet Rainers cīnījās pirmajā braucienā gan tiešām neveiksmīgi starta vietas dēļ un spēja pakāpties tikai dažas vietas uz augšu un punktos diemžēl neiekļuva. Otrais starts bija mazliet labāks, lai arī laika apstākļi bija ļoti grūti, jo bija lietiens un trasa bija ļoti salījusi. Rainers cīnījās un bija aizcīnījies jau līdz 19. vietai, kuru viņš varēja arī noturēt, bet tad sekoja kļūda un kritiens, kas maksāja vairākas vietas. Un, diemžēl arī otrajā braucienā ārpus punktiem, bet es vērtēju šos sacensības kā labas viņam, jo ir gūta pieredze un uzskatu, ka ir jāpiedalās vairāk šādās sacensībās, jo Latvijā viņš ir viens no labākajiem un ir nākošais solis jāspēr un jāstartē lielajās sacensībās, lai gūtu pieredzi. Šīs sacensības man devušas pieredzi, un kad ir vēl vairāk jāstrādā pie sevi, laikapstākļi bija lietains, tāds vējš, trasa bija ļoti dubļaina, uz otrā brauciena sevišķi un slidena. Pirmajā braucienā veiksmīgi izdevās nogriezt trasi un startā aizbraukt 15. Un otrajā braucienā startā nepārāk labi, es no pēdējiem,
Un tā lēnām sāku dzīt un bija aizkāpājies līdz 20. Un tad nokritu un finišoju 27. Paldies visai komandai, sponsoriem, it sevišķi Auto Republikai. Paldies trenerim Augustam, tētim, mammai, Filipam un vēl visiem faniem. Tiekamies trasē! Latvijā!